Mēnesis taisnā pozīcijā. Kad mēnesis kārts izkrīt taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads būs kā mistiska ceļojuma sākums, pilns ar intuīciju, sapņiem un noslēpumiem. Tas ir laiks, kad tu vairāk paļausies uz savu iekšējo balsi, jo ārējā pasaule var būt mazliet neskaidra vai pat mulsinoša. Šis ir gads, kad viss nevienmēr būs tā, kā izskatās. Attiecībās šī kārts norāda uz emocionālu dziļumu un nepieciešamību uzticēties savai intuīcijai. Ja esi attiecībās, tu iespējams sajūtīsi nepieciešamību izzināt neizteiktās sajūtas un nodomus. Šis var būt laiks, kad tev būs jāuzdod sev jautājums, vai es jūtos patiesi droši un saprasta. Ja esi viena, mēnesis norāda uz iespējamu satikšanos ar kādu, kurš ir noslēpumains un aizraujošs, bet arī, kuru tu pilnībā nesapratīsi uzreiz. Seko savai intuīcijai, bet turi acis vaļā. Darba un finanšu jomā mēnesis liecina par neparedzamību. Tev būs jāuzticas savai intuīcijai, lai izvairītos no maldinošām situācijām vai cilvēkiem. Tas ir gads, kad tu vari piedzīvot jaunas iespējas, bet svarīgi būs pievērst uzmanību detaļām. Finansiāli šī kārts brīdina par uzmanību ar lieliem tēriņiem vai darījumiem. Labāk visu rūpīgi pārbaudīt, pirms pieņem lēmumus. Un atceries, mēnesis atgādina, ka viss, kas spīd, nevienmēr ir zelts, bet dažreiz tieši naktī mēs ieraugam skaistākās zvaigznes. Šogad uzticies sev un nebaidies skatīties dziļāk. Kad mēnesis izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var būt laiks, kad tiek kliedēti maldi un atklāti patiesie fakti. Tas nozīmē, ka lietas, kas agrāk šķita neskaidras vai mulsinošas, beidzot kļūs saprotamas. Taču ceļā uz šo skaidrību var nākties pārvarēt šaubas un bailes. Attiecībās šī kārts norāda uz iespēju tikt galā ar ilūzijām. Ja esi attiecībās, tu vari sajust, ka ir pienācis laiks atklāties un izrunāt to, kas sen bijis neizrunāts. Tas var būt brīdis, kad jūs abi saprotat, vai jūsu saikne balstās uz patiesu tuvību vai tikai uz ilūzijām. Ja esi viena, apgrieztā mēnesis aicina tevi izvērtēt savas iepriekšējās pieredzes un izprast, kas tev ir patiesi svarīgi. Tas palīdzēs izvairīties no situācijām, kurās vari būt atmaldījusies savās cerībās. Darba un finanšu jomā šī kārts liecina, ka tev būs iespēja pārvarēt neskaidrību vai maldinošas situācijas. Tas var būt gads, kad tu atklāsi lietas, kas iepriekš nebija redzamas, piemēram, patiesos nodomus aiz piedāvājumiem vai projektu reālās iespējas. Finansiāli šī kārts aicina būt piesardzīgai un plānovas izdevumus, jo iespējams tu sapratīsi, ka agrāk pieņemtie lēmumi bija balstīti uz nepilnīgu informāciju. Un atceries, apgrieztā mēnesis kārts māca, ka reizēm, lai atrastu gaismu, ir jāiziet cauri tumsai. Kā saka, sapņi var būt maldinoši, bet patiesa intuīcija tevi nekad nepievils. Šogad uzticies sev un nebaidies meklēt patiesību.